izmantojam Argonijas 55 ekoloģiski draudzīgu gāzi, kur ir sastopama dabā tikai atsevišķos rezinātājos, gan argonīts, gan arī tas otrs elements, kas viņam ir. Princips, pēc kāda notiek dzēšana telpās, ir tāda, ka gāze apmēram līdz kaut kādām sekundēm 12 vai pat ātrāk tiek izspiest ārā pēc signāla, kad ir trauksme vai ugunsgrēks, tā gāze izspiež ārā pēc tam skābekli. Nozīmē, izēju skābekli no telpas, degšanai jāapstājās. Un pēc tam tiek nostrādāta pārspiediena vārsta atpiešanās, un arī gāze tiek izveidināta ārā pēc kaut kāda laika no tās pašas telpas. Reāli, kā es teicu, mums ir 5 telpas. 5 telpas ir aprīkotas ar gāzes baloniem. Gāzes balonu daudzums ir atkarīgs no telpas apjoma, cik viņi ir lieli pēc kubatūras. Šis ir viens no zaļiem risinājumiem, ko mēs izmantojam šajā datu centrā, jo vēl mums ir tāda lieta, kas saucās dry cooling, ko es pieminēju. Tas nozīmē tā desēšanas sistēma, kas mums ir uz jumta, tā saucamie dry cooleri. Mēs viņus varam ziemas laikā, kad ārā ir augsts, mēs viņus varam darbināt mazāk tērējot elektroenerģiju, un viņi dzesē serveris un serveru telpas izmantojot ārā gaisa. Tas nozīmē, ka mēs netērējam elektrību, bet izmantojam ārējo resursu. Tas ir tāds pluss. Tas ir viens no tiem zaļiem risinājumiem, ko reāli mēs esam iekļaujuši arī šajā datu centrā. Skatoties uz Eiropu, tur ir daudz vēl savādāk, saules enerģija un koģenerācija un kaut kas tur jūras, bet šajā gadījumā, šajā vietā mums tas neatļauj tik daudz to darīt, un tāpēc mēs pieturējamies pie šīm vadlīnijām, ka mēs izmantojam vismaz 2 zaļās domāšanas šīs iekārtas un sistēmas. Ja runājot par gāzes dzēšanas sistēmu, tas laikam īsumā būtu viss, bet ja vēl runātu kopīgi par sistēmām kā tādām, tad jums aiz muguras ir viens no tā saucamiem BMS skapiem. Šis skapis ir tas viens no 1500 signāliem, kuri vāc pa visu datu centru skaidri un lasa to informāciju. Un tādā mērā mēs arī savācam visus signālus, trauksmes un visas lietas, kas ir saistīgas ar monitoringu, kas mums ir nepieciešams normāla datu centra darbībai. Un šādi skapi mums ir 5, un īstenībā, ja mēs viņu vaļā nevērsim, bet ja viņi atvērtu, tad ir ļoti daudz mazu elementu, kuri ir apmēram 3000 elementu, kuri vāc to visu informāciju. Tas nozīmē, tādi micrologic mazie PLC robotiņi ir ļoti daudz, tur ir katrs robotiņš domā savu un dara savu. Tā, es domāju, ka mēs varam doties tālāk.